tad attiecīgi, redzat, ja? Nu, esam testējuši zoomu iepriekš, ja? Bet tagad mēs notestēsim zoomu arī ar to AI funkciju, ja? Tad, piemēram, viņš tagad jau skaita, ja? Viņš parādīs, viņš neskaita vairāk par 140, man liekas. Tad mašīna. Tad tas ir AI, ja? Cilvēki, ja? Tad cilvēkus viņš parasti redz no kādiem 100... Cilvēkus viņš atpazīst no kādiem, šeit jau cilvēks, ja? Atpazīst, hops. No 200 metriem viņš atpazīst cilvēkus. Pat bez zooma. Nu, to esam testējuši. Šeit sanāk, kāda ir distance, var nospiest to range. Ja? Tad šeit 125, nu, tad attiecīgi, šeit mašīna, ja? Nu, skaidrs, ja, ka viņš to visu dara, ja? Tad, kur vēl ir cilvēki? Nu, notestēsim to maksimālo zoomu, ja? Tad, ko mēs, pie Ikejas, piemēram. Kas notiek pie Ikejas? Kas notiek pie Ikejas? Cilvēks, ja? Tik tālu. Cilvēks, forši, viņš to redz, jā. Tātad diezgan droši, bez piepulēm, ja? Tad, kāda ir distance? Distance ir... Jā, ok, sorry, pārāk daudz. Jā, tad visu to viņš redz. To viņš redz, šeit ir, cilvēks, jā. Viņš izlādējas, tad viņš automatiski izlādējas, kad viņu neizmantot, šeit cilvēks. Jā, šeit sanāk 200 metri, ja? Dzīvnieku dzīvniekus neatpazīst. Kas vēl ir forši? Forši, ka viņš atpazīst arī termālai kamerā kaut ko, ja? Naktī. Pareizi? Infrarēt. Cilvēks. Mašīna, cilvēks. Ot forši, ja? Redzat? Tie bija tie 150 metri. Termālā kamerā. Tad attiecīgi var arī droši runāt, ka naktī viņš atpazīst objektus pēc termālā attēlā. Ne visus, protams, šeit viņš, piemēram, neatpazīst. Tik tālu nebūs. Ja? Tik tālu nebūs, kā parastajā kamerā. Tad, šeit, piemēram, ja? Bija cilvēks. Šeit var spēlēties ar visādiem tur, cik viņš labi atpazīst, cik slikti, tur tos procentus. Jā, tad šeit. Tad attiecīgi, tā ir forša feature, ja, ka viņš arī naktī redz to visu. Tā, es pārslēgšos uz Visible. Viņš var parādīt temperatūru. Mēs gribam ražot vai pildot pie krāstas un izmērīt konkrēti agregātu, cik viņš ir karsts. Jā. Jā, tūlīt. Tā, infrarēt. Pārslēgšos. Tā, tad mums interesē temperatūra, ja? Jā, tūlīt. Tā, es tā uzreiz skatīšos, kur man bija tie visi iestādījumi. Čikiem. Jā, es sapratu. Jā. Es varbūt uzreiz neatbildēšu, kur ir tā precīzā temperatūra, ja, bet viņš to dara. Viņš to noteikti dara. Tā, kaut ko mēs šeit. Varbūt... Tā, tad es šo precizēšu, ja? Noteikti to var nomērīt, jo viņš ir paredzēts arī termāliem visādiem pasākumiem. Jā, to es tad precizēšu, ko viņš mēra vai nemēra. Ok, 6,2, tūlīt. Ups. Tad vienkārši... Mūsu pamēra, vai viņš pildot, viņš nemāk labu temperatūru, ko viņš mēra?
Furgoniņš. Jā. Nu, teiksim tā, tā termogrāfija ir atsevišķa zinātne, ja? Un attiecīgi tas, ko viņš mērā, tas nevienmēr ir precīzi, jo ir visādi faktori, kuri ietekmē, ja? Ja tas ir, tā ir siena, piemēram, ja? Tā ir siena, jā, tad tur viss būs kārtībā, jo tas nav kaut kāds atstarojušs materiāls. Ja tas ir metāls, tad viņš, iespējams, ka viņš atstaros. Nu, atstaros kāda ziņā, ka viņš, nu, atstaros apkārtējo vidi. Tātad, kāda ziņā. Un tā, nokirsim šito, varbūt. Jā, mums izdosies. Op! 12. Nu, mainās vismaz. Jā. Tā, labi. Es teiktu tā, lai dabūtu ļoti precīzus datus, ja? Nevis kaut kādus plus-minus datus, tur tomēr tie dati jāapstrādā. Jā, ok. Tā. Jā. Tad, nu, skaidrs, ka naktī bija augsts, ja? Un ka jūs esat siltāki bišķiņ, kaut kur jums apģērbs. Tā, nu, roku var bišķiņ. Tā, tūlīt es mēģināšu. Jā, tūlīt. Op. Nu, varbūt mēģiniet to. Jā. Vēl bišķiņ. Nu, viņš tomēr, jā, tad, varbūt pārbaudīsim to motoru, jā, viņš ir, protams, siltāks, jā. Tad tas, piemēram, tas nebūs tik precīzi līdz to centimetram, protams, viņš redzēs relatīvi, ka relatīvi objekts ir siltāks, tad relatīvi viņš noteikti parādīs ļoti precīzi, bet objektīvi, nebūs tik precīzi, teiksim tā, jā. Tad, jā. Nu, šodien mēs, jā. Es varbūt to visu to AI, kas attiecas uz AI, es to parādīšu vienkārši uz video, ja, jo mēs neesam paši to testējuši, un es vienkārši vai pārsūtīšu, ja. Tad, teiksim tā, kā bāzes komplekss apsardzes kompānijām, ja, tad viņus interesē tomēr tā nakts redzamība, termāla redzamība. Nevis, lai izmērītu, cik ir tur tas vai tas, bet lai saprast, vai tur ir cilvēki. Jā. Ja, piemēram, jūsu gadījumā būtu forši pārbaudīt tos AL, jā, individuālas apsardzes, aizsardzības līdzekļus, jā, tad attiecīgi tas būtu algoritms, jā, un to es parādīšu uz video vienkārši, jā. Jo jautājums, viņš var izmērīt kubatūru vai platnes gabarītus, nezinu, cik šī siena ir gara, ko viņš var izmērīt? Tā, es tūlīt priekš tur vieniem klientiem no to numuriņu, jā, tad 207 metri var droši redzēt numurzīmi. Diezgan droši, 220. Jo vakar bija valsts darba inspekcija šeit kursos sapmācīt. Viņam bija tāds droniš ar trīskāršo zoomu, trīs reizes, tad viņi vispār neko neredz. Tad var, ja viņi bija no Liepājas puses, bet, teoretiski, jā, viņi varētu arī pie jums ciemos aizbraukt, kādreiz, jā, bet viņi neko neredzēs, diemžēl. Es viņam arī pateicu, ka Džeki, tā meitenes, 400 metri, kaut ko var redzēt. Kā, Jā. Bet vai drons var atzīmēt šo objektu un pateikt, cik viņam ir kubatūra, nezinu, 5 kubatūra? Tā, tūlīt es. Tā, šeit ir tas sekošanas objekts. Sekošana, jā, tad attiecīgi viņš seko automatiski ar kameru. Jā. Viņš to dara automatiski. Tad jums nav, jāvada. DJI, tas ir pusmilitāras tehnoloģijas pēc būtības, ja? Tas, ko viņi ražo, tas ir izmantos Ķīņā, un arī militāros nolūkos, tad tie ir tādi ļoti advancētas tehnoloģijas, ja?
tad viņš var sekot līdzi gan mašīnām, gan cilvēkiem, un tādā veidā jūs, piemēram, varat, bez piepūlēm, jā, tad vienkārši. Tur bija 50, jā. Tā, tad principā, šito var atslēgt. Bet tu tā arī nedomā. Mēs redzam, jā. Ēkas gabarīts nozīmē ēkas platums garums. Jā, tad šo te, tad vajadzēs jau apstrādāt. Programmatūrā. Mēs nofočējam, bet apstrādājam. Jā, vajadzēs apstrādāt, kā jūs parasti apstrādājat. Tad viņš, tad attiecīgi pilotam nav jābūt tur uz vietas ar pulti. Jūs varat nofočēt to visu, ko vajag. Noskanēt, attelināt un attiecīgi, bet, ja jūs vienkārši ņemsiet, mēs neesam testējuši, bet šo dronu bez dokstācijas var izmantot tādiem nolūkiem, ja, tad, kā viņš kaut ko noskanē, izveido 3D attēlu un tā tālāk. Ja, tas ir iespējams, un tas ir paredzēts, ja, tas ir viņam programmatūra anotācijas. Tur vienkārši jāskatās, mēs tik daudz ar to nestrādājam, bet tur ir tā funkcija, es varbūt vēlāk atsūtīšu jums to video, kā atsevišķi no dokstācijas viņš to darīs. Tas ir paredzēts vienkārši. Bet, mums ir svarīgi sanākt visas tās apsardzes funkcijas, ja, primāri. Jūsu gadījumā, jā, tad varbūt to kaudzes, to apjomu mērīšana būs interesanta, un vēl kaut kādas features. Bet labi, viņš liedos, ka jūs līdz 40 minūtēm. Jā. Labi, jaunākie, tad vienmēr nopēc, ka ir jaudīgāks attīstības. Jaudīgāks, es tūlīt viņu nolaidīšu. Jā.